Sveiks, skolēni! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Es kādreiz skaties fantastikas filmas par kosmosa kuģiem, kosmosa kariem, kā tur notiek. Un vēl, iespējams, es pamanīju, ka ap dažiem ir speciāli aizsarga vairogi, kā saka, speciāli kaut kādi maģiskie enerģijas lauki, kuri var pasargāt to kuģi, un tam kuģim nekas nenotiek. Vai tu zināji, ka tāds, varētu teikt, nu nevisai maģiskais, bet īpašais vairogs ir arī planētai Zeme? Kā reiz par to šodien arī mācīsimies. Par magnētisko lauku mūsu planētai Zemē. Kāds tas ir, kā tas izskatās un galu galā, ko tas īsti dod mums kā šeit dzīvojušiem uz Zemes. Un tā, kā izskatās, tad rekur pārslēdzamies un ieraudzīsim. Planēta Zeme, ja kas mums ir šeit, mēs varam ieraudzīt, ka te apkārt ir šeit reku tās līnijas, kas te mums, kā tas magnētiskais lauks, kas pasargā no milzīgās saules radiācijas, kas mums nāk te no saules, ja, un var redzēt, ka tas vairogs šajā te vietā mums atsit prom visu to radiāciju, ja, un tikai pavisam neliela daļa varbūt arī tiek līdz Zemei. Bet ko tas īsti rada, mēs par to nedaudz vēlāk apskatīsimies. Tagad galvenais zināt, mums ir aizsarga lauks mūsu planētai Zeme, tas ir magnētiskais lauks. Bet kas būtu, ja tā nebūtu? Skatāmies. Ieslēdzam. Un ja mums nebūtu tas aizsarga lauks apkārt Zemē, kurš šeit nav, tad visa radiācija, visas daļiņas, kas nāk no saules šajā te vietā, mums trāpītu virsū Zemei un galu galā, nu tie jau zina, kāds izskatās Mars, ja paskatīties vienkārši tūkstnešaina planēta. Pēc būtības nebūtu ne gaisa, ne mējas, ne ūdens, tad tik tiešām tas magnētiskais lauks ir kā aizsarga lauks, kas palīdz mums izdzīvot šeit kosmosā, neskatoties uz to, ka no saules nāk mums vajadzīgais siltums un gaisma, bet arī tur nāk riktīga radiācija, bet pret to mums ir aizsargs. Un pateicoties tam, mēs arī varam dzīvot šeit uz planētas Zemes. Kā tad, ja mēs pastīsimies, tad varētu salīdzināt to planētu pašu, ja, kas mums ir ar rekur, šeit ir iezīmēts iekšā mums magnētiņš tāds, ja, šajā te vietā, un varētu iedomāties, ka tur iekšā ir magnēts. Protams, tur nav tieši tāds magnētiskais stienīts, kā šeit, ja, mums ir parādīts. Tur darbojas citādāka fizika, bet galvenais, reku, ko mums rada, ja tad magnētiskie lauka līnijas iet, visur apkārt mums telpiski ap to Zemi un ieiet iekšā šeit, kā saka, iziet, un ieiet vienā no poliem. Ja mēs pastamies tieši pa virzieniem, tad no dienvidu pola iziet un aiziet uz ziemeļu polu. Un tā visur apkārt mūsu planētai Zeme ir tas magnētiskais lauks vienmērīgā tādā slānī, ja, kas no saules daļiņām nav caursitams. Tā, paskatīsimies tālāk. Tikai dar atcerēties vienu īpašu lietu, ka tad mēs atcerieties, ja Zeme mums nestāv vertikāli, bet nedaudz ir saliekta, tā kā sagāst uz sāniem, un tas dod iespēju, ka nedaudz tas magnētiskais lauks un saules daļiņas var miedarboties. Bet tas notiek tikai parasti šeit, kas ir ziemeļpols, un attiecīgi, kā mums tā Zeme ir pagriezusies, tad attiecīgi arī dienvidpols. Tikai tajās daļās, bet vispārējā daļā mums tā miedarbība ar saules daļiņām nenotiek. Ja? Un tad, kā tad mēs varam salīdzināt mūsu planētu Zemi ar šādu te mazu magnētu? Tūlīt pat pārbaudīsim. Un tā. Tad tev būs vajadzīga lapa. Tā. Iespējams varēs atrast mājās magnētu, lai atkārtot šo eksperimentu. Magnētiņš var būt jebkāds. Ja? Man šajā gadījumā ir tāds stīņa magnēts, un to es uzlikšu šeit.
Un, protams, vēl kas būtu vajadzīgs, tātad man šeit ir dzelzs skaidiņas, tās var iegūt, teiksim, uz smilšu papīra sarīvējot naglu, ja nu nav tādas dzelzs skaidiņas, bet galā, rekur, tad man šeit apakšā ir magnēts, un pamēģināsim uzbērt virsū nedaudz dzelzs skaidiņas. Un pastīsimies, kā tās sakārtojas. Nu, šajā gadījumā es varētu teikt tā, kur mēs arī varam redzēt. Mums ir divi poli, jā, tad viens un otrs. Un, attiecīgi, no viena pola tās dzelzs skaidiņas arī sakārtojas tādos tā kā pusapļos, ja? Un, attiecīgi, tas arī ir tādā veidā sakārtojas, kā tās magnētiskās līnijas mums ir izvietotas. Ja? Un, ja es pakratu, tad mums arvien vēl vairāk, ja tad tas magnētiskais lauks ir diezgan tālu no tā magnēta apkārt, un tāpēc arī ir, ka mūsu planēta Zeme attiecībā pret magnētiskā lauka izmēru, kas ir apkārt Zemē, ir patiesi reāli ļoti maza. Maza, varētu teikt, iztēloties Zeme, un magnētiskais lauks ir tiešām milzīgs apkārt, jo tas visumā izplatās ļoti tālu. Ko tas mums īsti dod? Ja mēs paņemam kompasu, man šeit tāds mazs kompass ir, ja? Tad mēs varam redzēt, ka tas patiesībā ir mazs magnētiņš, kas tajā magnētiskajā laukā Zemē, kas mums ir apkārt, arī norientējas. Un tādā veidā palīdz mums saprast, kur ir ziemeļi un kur ne. Ja es šobrīd nolieku šo te mazo kompasu, man rāda šobrīd, ka ziemeļi ir šitā te. Uz turieni ir ziemeļi, tātad tur mums ir dienvidi, ja, un tādā veidā tad ir. Pamēģināsim ar jums uztaisīt paši savu kompasu, kuru varēsiet izmantot, vai arī vēl jau vairāk, ja nu pēkšņi kompasa nav, varēsiet paši uztaisīt jebkurā pārgājienā, jebkurā vietā uz mūsu planētas Zemes un izmantot Zemes magnētisko lauku, lai norientētos. Atcerieties, mēs mācījāmies par polārzvaigzni. Ja kas naktī, tie ir ziemeļi, bet dienā polārzvaigzni mēs neredzam, mēs varam vienīgais skatīties, kur ir saule un mēģināt kaut kā pēc tās orientēties. Ir, starp citu, iespējas, ja kas var pastiet, bet mēs uztaisīsim kompasu un pastīsimies, kā tad īsti ir. Tad, lai uztaisītu kompasu, vajadzēs adatas, kaut kādu vieglu materiālu. Man šeit ir putu plasta gabaliņš, tur var būt korķa gabaliņš, tur var būt patiesībā pat vienkārši lapa peldoša un uz tās lapas tad uzlikt to mazo uzmagnetizēto adatiņu, ja, vai nagliņu. Un tad vēl būtu ļoti svarīgi to nagliņu paņemsim, tūlīt apstrādāsim sākumā. Ja tas ir iespējams, tā paņemsim mazāku. Tā, šādu te nagliņa, tad adatiņa, tā precīzāk. Šī adatiņa var būt nedaudz uzmagnetizēta, it īpaši, ja tā ir stāvējusi blakus kaut kādam magnētam, ja, tāpēc mums ir vajadzīgs šobrīd deglis, lai mēs demagnetizētu, jeb atmagnetizētu, jo karstumā magnētiņš zaudē savu orientāciju un, attiecīgi, vairs nav magnēts. Arī tādā ziņā magnētu uzkarsējot var pazaudēt tam magnētisko spēku. Tad liekam iekšā. Nu, man būs riktīgi uzkarsis, pilnīgi varēja redzēt, ka līdz sarkankvēlei. Ja, un ir atdzesies. Nu, tā kā adatiņi ir maziņi, ja, tad ir jau atdzesies. Bet tagad mums būtu nākamais solis svarīgs. Ieliekam to iekšā, šajā putu plasta gabaliņā. Tad paņemšu šādi un likšu tik iekšā. Nu, rekur, man ir ielikta tā adatiņa. Un tagad to adatiņu jāuzmagnetizē. Un, lai to izdarītu, tad var paņemt jebkuru pastāvīgo magnētu. Pieņemsim, man šeit šāds magnēts ir,
Ja? Var, iespējams, mājās no skaļruņiem tādu var dabūt tikai, ja skaļruņi vēl strādā, to lūdzu nedari, ja? No veciem, kas jau ir salūzuši. Nu, vai arī pasties kādu citu magnētiņu noteikti atradīs. Paņemsim šobrīd magnētiņu no mūsu tad šīs te vietas, kur mums bija. Tā. Svarīgi, lai netrāp virsū mazās skaidiņas. Citādāk man magnēts viss būs ar metāla skaidiņā. Un tā, kas tad ir jāizdara? Tātad, turot nelielā attālumā, kaut kāds apmēram centimetrs, mēs varam palikt un kustināt vienmērīgi garām, pat puscentimetru lieku. Ja, tad, un kādas reizes 10 mēs varam tādā veidā izdarīt. Vienmērīgi kustinot var dabūt. Kad tur mums sakārtojas, tad, kā saka, tās adatas daļiņas tā, ka veidojas paliekošs magnētiskais lauks. Ja kas var droši uzlikt kaut kādu papīra gabalu vai kaut ko, kas distancētu, un tādā veidā tad būtu vieglāk vienmēr noturēt vienādā attālumā, ja? Lai nebūtu tā, ka pēkšņi tas magnēts pietuvojas pārāk tuvu. Nu, vajadzētu būt gatavam. Tā, lieku nost magnētu. Tagad nākamais man rekurēs šajā te traukā. Ieliešu tulīt ūdeni. Un tur iegrimdēsim šo. Pastīsimies, vai tas norintēsies, kā vajadzētu būt. Es atlaižu vaļā, un mēs skaidri varam redzēt, tā te darbojas vēl virsmas spraigums spēki, kas mums traucē šobrīd. Svarīgi, lai dabūtu, lai tas mums nekur tālu nepeld. Aha. Nu, rekur, man norentējas arī uz to pašu pusi. Es pamēģināšu tagad to nedaudz sagriezt. Tā, lai... man redz, kā adatiņa arī uzmagnetizēta. Jā, un tad attiecīgi man vienalga atgriežas atpakaļ tajā sākotnējā stāvoklī, un jo man ir zemes magnētiskais lauks, un tad to es vienmēr varu redzēt. Ja ārā ir vējš, ja, tad mēs varam izdarīt tā, ka paņemam kaut kādā glāzē, uzliekam tur, tad atkal es ielikšu šādi, un uzlieku virsū kaut kādu trauku, kas ir caurspīdīgs, bet pie reizes, nelaiž vēju, mēs varam redzēt, un tādā veidā mēs vienmēr varam noteikt. Aha, virziens ziemeļi dienvidi. Vienīgais, kas ir jāizdomā nākamais, pēc kādiem parametriem, tur jau noteikti var skatīties sūnas, sauli, un vēl visādas citas lietas, lai pateikt, ziemeļi ir tur vai tur. Ja, tad to noteikti var skatīties un tad arī saprast. Aha, jā, un tad galvenais ir noteikts virziens, mēs tāpēc tā varam tādā veidā orientēties. Protams, ja baterija nav izlādējusies, tad var arī atrast tur. Mēs tulīt uzrakstīsim. Man vajadzētu dabūt kompasu. Tad, kā aplikācija, dažādas tos kompasus var dabūt, bet, man ir tā, tulīt tas ielādēsies. Tā. Un tikko gāja. Turam ap. Tā. Šis kompas man izrādās, re, kur ir. Ir. Tā, man ir jāaiziet prom no tiem magnētiem dažādiem, kas man te ir apkārt. Tā, šis man kompas ir tāds, es nolikšu šeit. Ļoti interesanti. Ko viņš man te magnētisku saskata? Rāda pilnīgi uz citu pusi. Nolikšu to šeit. Dīvaini. Šis man rāda tā, šis tā. Un man sanāk šobrīd divas lietas, ka kompas un pašaisītais man rāda pareizā virzienā, bet mobilais telefons, es kā nevienmēr tam var uzticēties. Tāpēc ir vērts, ja ir iespēja divus, kā saka, uztaisīt kompasus, lai var salīdzināt, vai tiešām tas virziens ir pareizs. Ja? Redz, ka eksperiments parāda, kad izrādās varbūt arī tā.
Nu ko, bet es gribēju parādīt vēl vienu interesantu lietu. Pirmkārt, planēta Zeme nav vienīgā, kurai ir magnētiskais lauks apkārt. Arī mūsu dažādas planētas, debesu ķermeņi, kas ir Saules sistēmā, arī tiem ir magnētiskais lauks. Bet svarīgākais un laikam pat skaistākais, kad Saules daļiņas nonāk līdz Zemes magnētiskam laukam, var nonākt līdz poliem, un mēs varam ieraudzīt kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Skatāmies. Tā saucās Ziemeļblāzma. Šī konkrēti ir nofilmēta Latvijā. 2014. gads bija viens no tādiem skaistākajiem, kad tik tiešām bija ļoti, ļoti izteikta Ziemeļblāzma Latvijā, ja, un to varēja ļoti labi saskatīt. Ja, var redzēt, kā tad Saules daļiņām nonākot mūsu tajā Zemes atmosfērā, mēs varam ieraudzīt, ka veidojas ļoti skaists krāsojums. Tā, šeit vēl būs nedaudz, ja? Tātad skatāmies, un mums tur veidojas zaļš, violets krāsojums un tādā. Protams, ka šādas krāsas ar mūsu acīm mēs tik vienkārši, tā, palaidīsim vēl nedaudz, ar mūsu acīm mēs tik vienkārši to ieraudzīt nevarēsim, bet to ļoti, ļoti labi var, ar dažādām kamerām jau ieraudzīt, kā tas īsti ir veidojies. Jā, tātad. Nu ko, esam izskatījuši daudz, bet kas tad ir tas, ko esam kopā šodien uzzinājuši? Tātad Zemei apkārt ir neredzams vairogs tātad mūsu planētai Zemei, un tas ir pastāvīgs, nemainīgs visu laiku. Ja pēkšņi pazustu magnētiskais lauks mūsu Zemei, tad pirmkārt nevarētu neorientēties, otrkārt viss saules vējš tiktu virsū mūsu Zemei. Un, es pat nezinu, cik ilgu laiku mēs vispār varētu tad izdzīvot, ja nebūtu tas magnētiskais lauks. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs un vajadzīgs mūsu planētai Zemei. Un tas neredzamais vairogs, kas mums vienmēr apkārt ir. Un ne tikai Zemei, bet arī citām planētām ir magnētiskais lauks mūsu Saules sistēmā. Tīpaši Jupiteram un Saturnam tie ir visizteiktākie, vislielākie. Bet, ja mēs skatāmies uz mazākajām Mēnesis, Merkūrs, Venēra, tur tas magnētiskais lauks ir, gandrīz vai nav ļoti, ļoti vājš salīdzinot ar Zemes magnētisko lauku. Un pats svarīgākais, ka vari vienmēr uztaisīt kompasu, un to kā reiz arī pamēģina uztaisīt tad no adatiņas, nagliņas vai jebkā savu kompasu, ar kuru tad pastīties. Kā tas īsti darbojas? Un vari pat pamēģināt ar adatiņu un nagliņu uztaisīt un salīdzināt, vai tie abi rādīs vienādus virzienus. Un tad vēl vari pierakstīt ziemeļi, dienvidi, un tev pašam savs magnētiņš. Tad magnētiņš paštaisīts, kas darbosies kā kompas, jebkurā vietā, ņem tik līdz un skaties. Ja es kaut ko palaidu garām, spied tava klase.lv un vari noskatīties vēlreiz visu, ko es palaidu garām. Bet tagad es tev saku, atā.